kā profesors Andris Vilks vispār ir atradis ceļu uz Ventspils augstskolas bibliotēku. Nu, es domāju, ne tiešā nozīmē. Tātad profesora Andra Vilka grāmatas kā dāvinājumu mums piešķīra, es pieļauju, ka jūsu draugs vai paziņa, vai kolēģis, tātad Mūža izglītības centra vadītājs Aivars Stankēvičs. Un šādā veidā, viņš arī sāka tur, Aivars Stankēvičs mums tur dažos vārdos pastāstīja, ar ko profesors Andris Vilks nodarbojas, ka viņš labprāt mums nolasītu lekciju, un tādā veidā iedrošināja sazināties ar profesoru, ko arī mēs ar Baivu izdarījām. Un patiesībā es pat negaidīju, ka būs tik labi, ka būs šī te, ka tas būs tik, ka atsaucība būs tik, kā es saku, draudzīga, vai ka būs tik pretīm nākoša, jo profesori ir profesori, dažkārt ar savām dīvainībām, to visi dzird, jā, šeit jau ir ne tikai viens profesors, jā. Nu, lūk, un es priecājos, ka šeit ir atnākuši ne tikai docētāji, bet arī studenti, un būs vēl, jā, es ceru, ka jūs no šīs te lekcijas kaut ko, dažas atziņas gūsit arī sev turpmākajā praktiskajā darbā, jo, kā es atsteiktu, topošie tulkotāji jums. Lūdzu, vārds tad jums. Paldies. Labdien, Ventspilī. Man vienmēr patīk būt Ventspilī. Kaut gan šeit esmu 4. reizi tikai. Pirms kādiem 10 gadiem es šeit biju skolotājiem lasīju lekcijas. Tad šeit es sagaidīju sev 60. dzimšanas dienu. Ne, es sagaidīju Tukumā, kur es dzīvoju, bet tad bija ceļojums un arī caur Ventspili. Un tad es biju kādu pāri gadu atpakaļ akvaparkā, ar kuģīti pabraukājām, tātad skaisti. Patīk man Ventspils, apskauž jūs par to. Apskauž jūs arī par šo augstskolu, kur ir viss, lai mācītos, lai attīstītu sevi, tas attiec studentiem. Te ir viss, lai arī pasniedzēji uz tos labi. Tātad man prieks par jums. Tātad mani sauc Andris Vilks. Ja jums cerības, ka es kaut ko varu sarunāt jūsu bibliotekai, tas ir garām. Bibliotekas Andris Vilks ir man pazīstams, jo tālajos 70. gados es viņam mācīju marksistisko filozofiju, bet tas ir pavisam cits Vilks. Par finansēm, aizējošais Andris Vilks finansists, finansu ministrs, arī nav man ne rats, ne draugs, un šeit arī tādas problēmas nav. Problēmas ir Stradiņu universitātē ar Andreju Vilku. Stradiņu universitāte, kur es strādāju, tur ir Andrejs Vilks, slavenais kriminologs, un studenti mīl rakstīt, vismaz Stradiņos mīl rakstīt. Un tad viņi raksta man, un aiziet Andrejam, vai raksta Andrejam atnāk man, un tad reizēm tās situācijas diezgan kuriozas. Tāpat ir no augšņu rektorāta atnāk pavēle, kas adresēta būtībā Andrejam, un visu laiku uztaigi prasa, lai es akceptēju, lai es kaut ko daru, bet ne par tēmu. Tātad, lūk, Andris Vilks esmu specifisks kaut kur. Un tātad es pasniedzu Stradiņu universitātē. Mana pamatdarba vieta ir Labklājības un sociālā darba katedra. Tā ir mūsu jaunā fakultāte, sabiedrības veselības fakultāte un labklājības. Un es pasniedzu vairākās fakultātēs, gan šajā jaunajā, gan juridiskajā fakultātē, gan komunikācijas fakultātē, gan rehabilitācijas fakultātē. Un visās 3 programmās, tātad bakalaura, maģistra un doktora programmā. Un tas pasniegšanas lauciņš arī diezgan plašs. Tātad filozofija, loģika, socioloģija, teorijas un metodas, sociālā psiholoģija un zinātniskās darbības metodoloģija. Tātad būtībā jautājums ir par to, lai būtu tikai veselība, ko darīt ir vēl vien, vai ne? Studenti pagaidā vēl nečīkst, tā kā var vēl kaut ko pastrādāt. Tagad tālāk.
jūs redzat šeit grāmatiņas. Vispār man ir aptuveni 20 dažādas grāmatas, bet pārsvarā viņas ir domātas kā mācību literatūra. Filozofijā bija gadu tūkstošu mijā, tur 6 grāmatiņas, tur tādas vesels cikls. Loģikā ir grāmatiņa, socioloģijā ir grāmatiņas. Tātad diezgan. Bet kas notika, teiksim, 2000 kaut kur 11. gadā? Visu laiku manī brieda zināms rūgtums. Par ko? Par to, ka, diemžēl, mēs esam tādi, ka mēs nemīlam savas izcilības. Mēs nemīlam tās personības, kas ir virs viduvējā. Un ja kāds tāds parādās, nu, tad viņš saņem tādu kritiku, ka viņam pāriet visa vēlēšanās kaut ko darīt. Paliek pāri viduvējības, paliek pāri biezādainie. Un kā mēs iesim dzīvē uz priekšu, ja vadošos postiņos paliek tie izcilības, mēs paši diskvalificējam. Un lūk, brieda šī doma, un es domāju tā, uzrakstīšu par vienu izcilību. Kāpēc par grūtumu? Pirmkārt, grūtumu pazinu jau. Tālajā 1968. gadā mēs abi iestājamies Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļā. Andris ilgi nenoturējās, pāri mēneši viņš tur pabija, viņām tur tie rāmi bija stipri pa šauru, vai ne? Viņi izsviet ārā ātri un zibenīgi, un viņš aizgāja dienēt labprātīgi, vai ne? Krievu armijā, tai pašā armijā, kuru viņš pēc tam tur gāja savos darbos. Tur viņš nobrieda un izveidojas par šo izcilību. Pēc tam es viņu saticis, esmu kādas pāri reizes tikai, pirms tam satiku. Viņš dzīvo tātad netālu no Rīgas pieminekļa, no laukuma tur, vai ne, tur pusē banka, tur Strīgā bijuši tur, tajā prestīžajā mājā. Un vienreiz satiek, otrais, pēc 10 gadiem otrais. Un beigās, kad man ienāca prātā rakstīt, tad arī es pazvanīju viņas sekretārei, teicu, jā, Andrim tas ir interesanti, lai viņš piezvana. Andris otrā rītā piezvanīja, jau 9 no rīta. Tā runājām, tā sarunājām, ka tāda lieta varētu būt. Tiešām sākotnēji auglīga sadarbība, 3 kādas ļoti labas intervijas bija, tad viss sagojājās, viss sagādēlī, attiecības sagādēlī. Tā kā tautā saka, vai ne? Kas pa lietu? Andris jau tajā laikā bija ļoti slims, vai ne? Viņš ir jurists, kas ir daudz ko redzējis, ļoti aizdomīgs, ļoti aizdomīgs. Konflikta sākums ļoti vienkārši. Es viņam nevainīgi pajautāju, nu kā tad tevi uzņemt te rakstnieku savienībā? Viņš man pastāsta, mēs tur sēdām kafejnīcā. Paiet pāris stundas, viņš pazvana niknis līdz Baltkvēlei. Tātad tu domā, ka es pats tās grāmatas neuzrakstīju? Nu, ja reiz tāda aizdomas ēnā, nu nekas nesanāk. Tur nevar vairāk uzrakstīt neko. Tāpēc mēs godīgi pārtraucam tās attiecības, un es domāju, nu, man materiāls ir, viņš ir daudz atstājis. Tā es arī gāju uz priekšu, uzrakstīju šo grūtu pa fenomenu, vai ne? Protams, viņš varēja būt arī citādāk, ja viss būtu izdevies ar viņu kontaktēt no pirmās līdz pēdējai lapusei. Bet tāpat jau, nu, katrā ziņā kaut ko es pateicis esmu. Un tagad, kā Andris ir aizsaulē, ir turpinājumam jābūt. Un turpinājums būs nākošā gada beigās. Un turpinājumam arī noteikts pamatojums apakšā. Kad Andrim bija bēres, starp citu uzlūko personas sarakstu, viņš pats bija sataisījis. Un ja tās Viktors pazvanīja, teica, tev jānāk, nu, ka jānāk, ko darīs, vai ne? Nē, nevis ko darīs, es tāpat būtu gājis. Un tātad bēres, bet ko es redzu? Pirmkārt pozitīvi, pirmkārt ļoti interesanta lieta.
sākot ar Kozjolu, sākot ar jūsu mēru Aivaru Lembergu, arī tantuki ar maisiņiem vienkāršiem, ar lauku puķītēm, atnākuši Sandra izvadīt. Saprotiet, kādā diapazonā. Bet paudze pārsvarā visi mana paudze. Un, ko es tālāk dzirdu, pie kapa runā Romāns Apsītis, bijušais tiesību sargs. Ļoti lielisks cilvēks, starp citu. Viņam godīgi grāmatvedību ir, kā saka Vedis, tik un tik ir nomiruši no tiem, kas nobalsoja par Latvijas neatkarību. Tātad, un ar katru gadu, viņš ar foršu perspektīvu iezīmē, katru gadu tie paliks arvien mazāk. Nu, galu galā. Pazudīs tie, ko nozīmē, tad Andrim no viņam viņš jāizdzēš no tautas atmiņas. Arī tā nevar. Tāpēc turpinājums būs grūtupa patiesība, un tur būs palīgi materiāli iekšā studentiem tieši. Gan filozofijā, gan loģikā, gan sociālajā psiholoģijā. Un tādā veidā, es domāju, ka var kaut kādā veidā saglabāt Andri nākošajām paudzēm. Tas par šo te grūtupa fenomenu, bet tur es visu tā arī nepateicu, daudz kas palika pāri, un radās šis te Pūļa latvietis. Pūļa latvietis, tātad tā ir grāmatiņa, kur es meklēju atbildi, balstoties uz Andri, viņam tur ļoti spēcīgi tie pūļi attēloti. Kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam? Un pamatā es paņēmu slaveno sociālu psihologu Gustavu Le Bonu. Gustavs Le Bons ir tā personība, kas sarakstījis tiešām satriecošu darbu, pūļa psiholoģiju, respektīvi darbu, kuru uz sava rakstām galda kā darba grāmatu turēja Ļeņins, darbu, kuru veselām nodaļām ir citējis Hitlers savā darbā Mein Kampf, man cīņa. Ko tad es tagad esmu propagandējis nacismu? Taču ne. Lieta ir cita. Saprotiet, bieži vien teorijām un uzskatiem nav nekāda vaina, bet vaina ir uzskatu pielietojumā, kā mēs viņu pielietojam. Un visdižāko ideju mēs varam sagriezt galīgi šķērsām un pielietot pavisam nejaukiem mērķiem. Un šajā gadījumā ar to Le Bonu ar tā iznāca, ka viņu pielietoja arī nacisti, vai ne? Bet tai pašā laikā tur ir ļoti precīzi aprakstīts vēlētāju pūlis, tātad mēs visi, kas gājām vēlēt, un arī parlamenta pūlis, tātad Saeimā arī tas pats pūlis valda. Tātad to es ieliku kā atskaites sistēmu lielā mērā. Otrs, atbildējis jautājumu, kāpēc mēs esam tādi, kādi esam, bija tas, ka es iedziļinājos latviešu raksturā. Katrai tautai ir savs raksturs, neapšaubām, arī latviešiem. Un mums ir daudz labas īpašības, bet vienlaikus mums ir arī daudz kas tāds, kas ne tik labs nav mums. Ko mēs labi zinām, ko esam fiksējuši tautas dziesmās, un ko starp citu Merķelis ļoti lieliski pamanījis, ko lieliski pamanījuši brāļi Kaudzītis, piemēram, un daudzi rakstnieki, tā tad ir tādas lietas. Es domāju, ka, lai mums patīk vai nepatīk, mēs neviens nenolieksim, ka mūsu diezgan nopietna raksturīpašība ir skaudība. Skaudība, elementāra skaudība. Kas ir mums, bet kas, piemēram, nav Krievijam. Es esmu dienējis Krievijā, Krasnojarskā, dziļi Sibīrijā. Es zinu, kas ir taiga, kas ir sāģes. Un zinu, ka tie īstie naturālie Krievi, viņi nav skaudīgi. Ja lācis noplēš govi, tā pa visiem sagādā, slavis tālāk, vai ne? Māja nodaļa. Visas sāģes sanāk kopā, rasta atkal māja augšā. Mums reizēm nostrādā, bet kā norma tā nav. Skaudīgi esam, atriebīgi arī esam, nenoliksim, ka esam atriebīgi, tomēr. Un lūk, tas viss traucē
tiem procesiem, kā mēs esam noskaņoti, tātad celt šo nākotni, celt kaut ko labāku par to, kas mums ir. Jūs esat priekšpulkā Vēncpilī. Jums šeit ir labi, varbūt, ka jūs daudz ko nezināt, kā piemēram Latgales nostūrī dzīvo. Varbūt nestādāties par priekšā, kā tur ir. Bet ir taču šausmīgs noslēņojums, tomēr ir. Nu, lūk, tātad radās šī te grāmatība, šis pūļa latvietis. Mēs arī sīkāk par viņiem pakavēsimies, tā kā es runāšu šeit par šīm te latviešu tēmām, pūļa latviešu tēmu. Un nebija lāga pabeidzis to, notika šī te zolitūra. Un te nu bija tāda lieta. Saprotiet, mums ir diezgan švaki ar atmiņu. Mēs esam daudz ko aizmirstam. Tāpēc arī vēlēšanās vienmēr kāpjam uz vienu no tā paša grābekļa. Mēs aizmirstam. Vienīgo, ko mēs atceramies, tās ir atceras dienas pāri darījumus. Tos mēs forši atceramies. Cēru dienas tā kā akmenieka vērts. Ar atmiņu sevišķi labi nav. Un man likās, ka vajag to traģēdiju iecementēt. Grāmatā, tas ir avīzes, tik iebāsts plītī, grāmata kaut kur ilglaicīgāk paliek. Un tur es šai grāmatā aprakstīju visu, kā tas notika, aprakstīju arī, ko valdība izdarīja, ko politiska elite, arī to, ka tikko pēc traģēdijas visi paniera zem ūdens, tā kā līnīši, vienīgi prezidents, kā saka, atnāca pie un oficiāli savu viedokli izteica. Tātad nofotografēju to visu. Kaut tā es saudu bija fotografija, kas notika, lai neaizmirstas. Protams, tas nav pabeigta, tā nav pabeigta lieta, jo būs tiesa. Cerams, ka būs nopietni, ka nebūs kā dažkārt, ka malējo, kā saka, ņem un notiesām pārēji visā aiziet vai ne. Vai kā Ķuzis šorīt saka, nebūs tā, ka tikai skrovis vainīgs, tomēr cilvēki tas skrovis skrovēja vai ne. Un tātad, tas tāda saura bija fotogrāfija. Bet es neesmu mākslinieks, es neesmu tāds vārda meistars. Un man gribējās, lai tā bilde bišķi krāsaināka. Tāpēc es šajā pašā traģēdijā ieliku otru daļu, kā žurnālisti apraksta šo notikumu. Un tas piedod tādu krāšņumu visam tam tēlam. Tas, lūk, ir tātad par šo traģēdiju. Un pa vidu vēl parādījās šis te Latvian Dissident, tātad grāmatiņa angļu valodā par Andri, vai ne, viņa intervijas iekšā. Tas izplatīts Amazon.com, tas ir lielākais grāmattirgotais pasaulē, vai ne. Kaut kāds apgrozījums ir, bet Harijs Poters šī grāmatiņa nav, bagāts neesmu palicis, vai ne, nekas nav sanācis. Bet, katrā ziņā kaut kāda kustība ir bijis. Vismaz tie, kas interesējas par vēsturi un par latviešu vēsturi, vismaz to Ārne Grūtu tagad bišķi vairāk zinās. Lūk, tas pa grāmatiņām. Mēs tātad koncentrējam uzmanību uz politiskā pūļa latvieti, koncentrējam uzmanību. Un kāpēc? Varētu būt, ka mums mēs pūļa nav. Bija kādreiz deputāti, kāda cienījama, tagad viņa ir pensijā. Viņa teica, ko jūs runājat par pūļiem? Tās ir apzinīgas masas. Apzinīgas masas. Kad ievēlēja Zatleru, konvertās, saplosiet gabalos varēja. Labi, varbūt nevajadzēja Zatleru vēlēt, bet mūsu attieksme kāda bija, vai ne? Vai tad tas ir kaut cik kulturāli cilvēku kopa, taču ne. Tā kā neko mēs izvairīties nevaram, un par to pūli ir jārunā. Pūlis ir raksturīgs jebkurai sabiedrībai, un mēs neesam izņēmums. Un šeit, tātad pasniedzēji tie gudri daudz ko zina. Studentiem šajā gadījumā es mēģināšu bišķi arī teoriju dot, kas ir pūlis un kā mēs komponējamies iekšā. Mēs savu uzvedību, mēs mūsu tauta. Tātad būs arī bišķi teorija, vai ne? Pie šī te. Bez tam, studentiem, redziet, kad jūs rakstat savus darbus, ir ļoti svarīgs sociālais pieprasījums. Nav nekāda jēga taisīt pētījumu,
ja viņu nevienam nevajag, ja nav sociālā pieprasījuma. Tā ir aktualitāte, jūs savu darbu aktualitāti varat pamatot balstoties uz šo sociālo pieprasījumu. Protams, vēl ir tas, cik ir sarakstīts un kas ir pētīts, bet sociālais pieprasījums svarīgs ir. Un, lai šo sociālo pieprasījumu identificētu, jāzina tā garīgā gaisotne, kāda te mums ir. Un tur tas pūlis arī ir, bieži vien. Tātad, lūk, studentiem arī šeit varētu būt, kaut kas varētu viņus interesēt. Tātad, politiskā pūļa latvietis. Sāksim ar to, ka noskaidrosim jautājumu, kas ir pūlis. Tātad definīcijas ir vairākas, viena no tām. Tātad tā ir daudzskaitlīgs cilvēku kopums ar kopīgu emocionalitāti, vienprātību uzskatos, nekritiskumu uzskatos un domās. Tātad, principā, emocijas pilni cilvēciņi un ar diezgan tādām nekritiskām attieksmēm pret lietām. Tas ir pūlis. Slavenais Herberts Blūmers, amerikāņu sociāla psihologs, ir tātad izdalījis 4 dažādus pūļa tipus. Gadījuma pūlis. Tas ir visiem skaidrs, kaut kas notiek, cilvēks sapulcējas. Piemēram, negadījums, autonegadījums, uz krustojumu sadūrušies 2 autiņi. Cerams, pieņemsim, neviens nekur nav cietis, bet autiņi, kā saka, sadauzīti, cilvēks sapulcējas. Kontaktējas, kā viņi tur brauca, vajadzēja tā, vajadzēja šitā, visi gudri vai ne, protams, pēc nelaimes, tas ir vairāk kā skaidrs. Saites irdenes. Apnīgi cilvēkiem aiziet katrs savu pusi, nekas nepaliek. Otrais, konvencionālais pūlis. Tas ir tāds pūlis, kopā sanāk nejauši cilvēki, kādā pasākuma laikā. Jūs, Ventspils, esat sportistiski cilvēki, jūs sanāk kopā, teiksim, basketbola mačos, jums ir lieliska basketbola komanda, vai ne? Jūs sanāk kopā futbola mačos, jums atkal esat, kā saka, Latvijas čempioni, vai ne? Un kopā sanākušos cilvēkus uz to laiku vieno noteiktas normas, noteikti uzvedības normatīvi. Es, kā saka, neju, kā saka, uz futbola maču, un es ēdu kā koka dieviņš, es jūtu līdzi un tā tālāk, un tā visi dara. Un kā bija pasaules čempionāts hokejā pie mums, un viens amerikāņu tiesnesis drausmīgi tiesāja mūsu komandu, tad šķīvīts izlidoja uz ledus no prezidenta loģis, diemžēl. Vai nu prezidenta meta vai kaut kas tur no viņas tas svītas. Tātad mēs uzvedamies tā, kā tas ir pieņēmts. Kā konvencijā, kā mēs esam kā ir vienošanās izveidojusies. Dejojošais pūlis tātad ir, tas ir koncertos vai ne, raksturīgs koncertiem dažādām tur izdarībām, arī harizmātiskajām kustībām. Varbūt esat redzējuši kādreiz, piemēram, prieka vēsti, kā uzstājas. Cilvēki nāk pie gleškas, viņš pieliek pirkstu pie pierastu brīdī ar zemi vai ne, pat līdz tam cilvēks uzlādējis. Šeit jau, kā saka, sekas paliek, jau dziļākas sekas. Un šis dejojošais pūlis var pārvērsties darbīgajā pūlī, pa kuru mēs runāsim. Bija pirms padomu laikā bija tiesa, kur tiesāja jauniešus, kas, braucot mājā no koncerta Ogrē, izdemolēja vilcienu. Uzstājās šis te Pērkons uzstājās, Kulakovs uzstājās vai ne, cilvēki uzlādējušies un enerģija izpaudās darbībā, izdemolēja vilcienu. Tur vienam otram arī piesprieda reālus gadus, un nevienam, protams, neienāca prātā, ka tiesējam bez vainas vainīgos. Viņi ir inficēti tajā brīdī. Mēs pat runāsim par sociālo infekciju.
Bet lūk, pats briesmīgākais ir darbīgais pūlis. Tas vienmēr ir saistīts ar darbību. Mēs par to runāsim sīkāk, respektīvi tā nost ar saimu, un es eju graust kopā to saimu. Uzreiz ar darbību saistīts viss ir. Un darbīgais pūlis, neapšaubām, ir arī šis te politiskais pūlis. Politiskie pūļi ir darbīgi. Viņi vienmēr saistīti ar kaut kādu aktivitāti. Bet lūk, par viņiem nevajag priecēties. Šie pūļi dzīvo tagadnē, viņi aizmirst pagātni. Viņi aizmirst sociālās normas. Un bieži vien dara to, par ko vēlāk katram individam, kas iznāca no pūļa kauns ir. Izdara tādas lietas, ko viņš nekad nedarītu. Vai jūs domājat, ka tajā grautiņā vecrīgā, ka visi gāja tur, lai mestu tos bruģakmeņus, inficējās, pacēla meta, un pēc tam aizgāja mājās, varbūt domāju, ārprāts, ko es izdarīju, kāpēc es tā izdarīju, vai ne? Tā ir infekcija. Lūk, tikumi, nu kādi tur tikumi, nekādi tikumi tur nav. Un šo pūli teorētiķi rastaro kā vardarbīgu un cietsirdīgu cilvēku kopu. Vardarbīga, cietsirdīga un virzīta uz sagraušanu, vai ne? Virzīta uz sagraušanu. Gustavs Le Bons apgalvo, ka šis darbīgais pūlis ir līdzīgs mežonim. Un kas ir mežonis? Stādieties priekšā. Jums ir mājās sunīši. Tādi mīļi vai tādi, kas pie ķēdes sastāv. Ja jūs viņam iedosiet kaulu, tad viņš kādu laiku var nebūt jums draugs. Ja jūs mēģināsiet viņam to kaulu paņemt nost, viņš var brukt jums virsū. Tas ir mežonis. Ja mežonim kaut ko ņem nost, viņš bruk virsū. Un arī pūlis. Man kaut ko ņem nost, man grib atņemt pensiju, man grib pacelt nodokļus un atņemt manu algu. Man grib izdarīt to. Gala rezultātā es reaģēju kā mežonis. Es reaģēju ļoti agresīvi. Tādi lūk ir šie te pūļi, tā saka, politiski arī pūļi. Un pats trakākais, ka mēs to visu respektējam un cenšamies viņam izdabāt, politiska elite to dara, un nezinu, vai to vajag. Vēl ir cits salīdzinājums. Piemēram, Le Bons šo darbīgo pūli salīdzina ar sievieti. Es negribu sievietes apvainot, Dievs pasi, bet jūs nenolīksiet, ka vienai otrai vispirmīt kaprizitātes visādas. Sakot tā, karastāvokļa maiņas un tā tālāk, ienāk augsts prātā, un pūlis ir tāds pats, viņš ir diezgan neprognozējams. Viņš var reaģēt tā, viņš var reaģēt citā, var sakot, tas ir pūlis. Un tagad tālāk, kāpēc tad būtu tā konkrētāk jāpievērš šim pūlim, runājot par mums, par latviešiem? Es saprotu tā, jo labāk mēs pazīsim pūļu psiholoģiju, jo labāk mēs pazīsim paši sevi. Tas ir sākums. Un ja pazīsim paši sevi, mums būs iespējas pārvarēt mazvērtības kompleksu, kas mūsos ir tomēr, un es mēģināšu pierādīt, ka tas tā ir. Un, ja es mazvērtības pārņemtu cilvēks ieeja pūlī, protams, jūtos varonīgs, stiprs, paštaisas un tā tālāk, vai ne? Es jūtu spēku, jo man ir citi, vai ne? Tātad jāmācās šie pūli pazīt, jo tādā veidā mēs izdarām labumu paši sev. Tas ir tāpat kā atsevišķs indivīds. Saprotiet, jūs šeit studenti. Jums ir mūžīgi, es runāju individuālā līmenī, ir jāapzinās savi resursi.
Un to jūs varat izdarīt tikai iedziļinoties sevi. Saprot, cilvēki ir dažādi. Vienam ir cieti dibveni, viņš var sēdēt bibliotekā un var iet līdz vakaram. Vieni ir kustīgāki, spētīgi, labāk šivarēs to pasauli apkārt vai ne. Jums jāapzinās šie te resursi, lai jūs savos darbos efektīgāk varētu izmantot savas prioritātes, ar tām kompensējot to, kur man nav aicinājumā. Students un cilvēks nav kompjūters, visi nav vienādi. Ja kuras prasības tās ir relatīvas, vai ne? Ir vadlīnija, bet nobīdes var būt. Tātad, lūk, ja jūs gribat sekmes studijās, jums ir tomēr jāiedziļinās sevi. Vēl viena lieta. Vienmēr mēs zinām pa maz, bet arī ar nelielām zināšanām var sasniegt ļoti maksimāli labu rezultātu. Kā tas notiek? Ir kāds šeit, kas spēlē kārtas? Protams. Ok. Princips vienkārši. Arī ar vājām kārtīm var labu partiju nospēlēt. Viss atkarīgs no kombinācijas. Un arī jūs, studenti, ja gadījumā kaut kur pietrūkst kaut kāda zināšana, veiksmīgi kombinējot esošās, varat sasniegt ļoti labu rezultātu. Tātad jāpazīst pašam sevi. Ja sevi nepazīstat, tad var rasties šie mazvērtības kompleksi. Ko mēs ar jums runājām? Atnāk mums šie klausītāji, apsēž pēdējā rindā, kaut kur slēpjas. Ko es nelīdīšu priekšā? Bet kas tā līdīs? Jums jāliek ir. Jūs celsit to nākotni, vai ne? Mēs vairs necelsim. Mēs priecāsimies, ka jums izdosies. Un, lai kaut ko mainītu mūsu dzīvē, jānāk jaunām paudzēm. Šīs paudzes, kas ir, nepavilks. Mūsu laiks ir beidzies. Kā padomnieki varam labi strādāt un ne vairāk. Lūk tā. Drīkst arī jautāt? Jā, droši. Man tāds jautājums ir, kad Maks Vēbers dusmīgi teica, ka pūlis nav darbības subjekts. Tauta nav subjekts, studenti nav subjekti. Bet šeit visu laiku pūlis izturās tā, pūlis vai šitā. Pūli ir atsevišķi cilvēki, viņu uzskati varbūt sakrīt, varbūt nesakrīt, un tad veidojas kaut kāds kolektīvs, kaut kas veidojas. Bet ka pūlis tā izturās vai neizturās, un pūlis tā izturēsies, manuprāt, tā visai korekti, ka Maks Vēbers būtu pirmais, kurš protestētu. Nē, Maks Vēbers, protams, protestētu, jo Maks Vēbers akcentēja vairāk individu, bet ir divi spēlētāji. Ir cilvēku kopa un ir indivīds, un šeit ir miedarbība. Cilvēku kopa, kam ir kopīgas psiholoģiskas iezīmes, ietekmē, un indivīds savukārt spēlē pretī. Lebons paceļ vienu pusi. Es pagaidām par Lebonu runāju, bet es runāsim arī par individu. Es jau arī bišķi sāk par studentiem. Saprotiet, tas ir sabiedrība un individs. Šitas saspēles starp abiem taviem. Bet paldies par jautājumu. Tas tā ir, jālūdzu. Jā, es arī gribētu, pirmais jautājums man ir, vai tas tulkojums darbīgs pūlis, vai tas ir pareizs? Jo latviešu valodā vārdam darbīgs ir ļoti pozitīva konotācija, ja? Un ja pūlis tagad iet un grauj, tad kā viņu latviešu valodā var saukt par darbīgu pūli? Ziniet, vai tas ir pareizs tulkojums? Tulkojums varētu būt arī diezgan nepareizs, un tulkojumam arī šajā gadījumā nav, jo to darbīgo pūli vienreizēm sauc par psiholoģisko pūli. Jo tā ir pozitīva darbība, ja? Tas ir, un tālāk es arī negribētu piekrist, ka tas ir mazvērtības komplekss, kas liek mums pulcēties pūļos, jo cilvēks ir sociāla būtne, ja? Mēs neesam izolēti, mēs no Dieva esam, ja, tā radīti, lai mēs komunicējam, lai mēs pulcējamies, un ja tur rodas stiprs, kaut kas stiprs tai pūlī, kaut kas varonīgs, tad tas ir pozitīvi. Kāpēc to vajadzētu uzskatīt par kaut ko negatīvu? Platons to rakstīja. Nē, redziet tā, pūļi ir... Jā, to terminu, jā, es arī klausoties par to darbīgo,
Jā, tā subjekta attiecība, bet ja mēs tādu vairāk kā tāds objekts, ja, man iešāvās prātā termins instrumentālais pūls, ko arī dažkārt psiholoģijā lieto. Tas ir kaut kas, jā. Ir kaut kāda arī šie pārējie apstākļi, kā pat infekcija, ko jūs minējāt. Varētu būt. Tā kā mēs par šito te paldies. Bet tā principā jūs nepiekritīsiet, ka arī ir otra puse, ka tā agresija arī ir. Mums ir bijis viens varonīgais pūlis atmodas laikā, no novembra Krastmala, jā, bet cik mums proporcionāli bija šie te agresīvie pūļi. Sapulcēšanās atmodas laikā Krastmalā dziesmotā revolūcija, tā nebija vardarbība, ko Ķezbers teica, nevis ar karaspēku, bet ar garaspēku. Bet kas pēc tam notika ar mums? Inteliģenti, kas uztaisīja šo te, kas būtībā atnāca ar ideju šīs te atmodas, kas būtībā viņu realizēja, viņus ātri nostum pie malas un pārņēma visu šo te varu zēnu meitenes rasiem elponiem un asiem zobiem. Un līdz ar to tā varonība arī kaut kur pagaisa. Tā tas ir. Paldies par jautājumiem. Jautājumi tiešām ļoti labi. Un tas par instrumentālu, to jūs ļoti labi pateicāt. Jo visi mēs mācamies, visi mēs augam. Un visi mēs investējam sevī. Bet lūk, tā. Par šo, es visu tomēr pamatošu par to mazvērtību. Jūs visi zina mūsu nacionāla attīstības plānu, ja? Makulatūra. Ne? Latvija, tagad makulatūra, bet pastīties, kas makulatūrā rakstīts. Mēs zinām, kā viņi tapa. Kā tas plāns tapa. Jā. Es varu izstāstīt, ja gribu Nē. 3 minūtēs pastāstīt. Iepriekšējais variants. Tad pārvērtīsies par profesoru Jaunzemu lekciju. Izstrādāja Ventspils augstskolā. Kādī atnāca no ministriju speciālistiem gabali, un mūsu dekāns sasauca 1. gada studentus un saīsināja to, ko profesionāļi bija atsūtījuši. Lika kopā. Mūsu 1. gada studenti taisīja Nacionāla attīstības plāna 1. variantu. Jūs varat iedomāties, ja? Andrei nebija tāda. Nu tieši tā. Labi, diskusijas pēc tam, bet lūk tā. Nacionālās attīstības plāns. Un plānā, ko domā, tur ir iekšā melns uz balta, skaistas frāzes. 20. gadā Latvija būs latviska un pašapzinīga, droša, iedzīvotājiem draudzīga, zaļa, sakopta, pārtikusi, efektīva, konkurētspējīga. Tajā būs čakli, izglītuši, radoši, veseli un laimīgi ļaudis. Nu skaisti. Mēs te paši zinām, ka tā nebūs. Būs paradīze. Jā, paradīze, točni, paradīze zemes virsū, vai ne? Kopīgiem spēkiem mēs šo mērķi varam padarīt par īstenību, viss ok. Mēs esam daudzkārt pieveikuši, ka mēs varam pierādījuši pieveikt neiespējamo, ka mēs vienojamies kopīgam mērķim un tā tālāk. Saprotiet, vai jūs esat kādreiz novērojuši, padomājuši par to, kāpēc zied gailis? Zied kas? Gailis, kāpēc viņš no rīta zied? Vai dienu? Sauc vistas kopā. Viņi zied tāpēc, lai viņš iedrošinātu sevi. Un lūk, mēs tādi paši gaļi. Es lasu to plānu, es nevaru atteikties. Nevaru to domu nemaz atteikties no šīs domas. Tas jau nav plāns, tā ir kaut kāda deklarācija. Nu jā, otrais. Otto Ozols uzrakstīja skaistu grāmatu, ka latvieši ir visur. Ko otrā pusē, kādu komentu deva Ārnis Kaktiņš, sociologs mūsu vadošās pirmsieskādēs firmas. Viņš teica tā, ļoti laba grāmata, jo varbūt izlasot to grāmatu, mēs pārvarēsim savu mazvērtības kompleksu, jo letiņi tādi kā